Atgriežoties pie mūsu aktuālajiem jaunumiem, Izrēlā turpinās atpakaļskaitīšana līdz vēlēšanu dienai. Līdz balsošanas dienai, kas notiks 27. oktobrī, ir palikuši vairāk nekā 3 mēneši. Tātad koalīcijai laiks iet uz beigām, lai pieņemtu likumus, pirms parlaments šajā piekdienā tiek atlaists. Pēdējās stundās partijas Likud konstitūcijas komiteja sanāca, lai lemtu par to, kā tiks veidots kandidātu saraksts parlamentam. Tika iesniegts dokuments, kurā Benjamin Netanjahu tiktu piešķirtas 8 vietas sarakstā. Un arī šajā dienā Kneseta plenārsēde sāka debatēt par pretrunīgi vērtēto pamatlikumu, kas noteiktu Toras studēšanu kā ebreju tautas un Izraēlas valsts pamatvērtību. Pirms šodien vēlāk gaidāmā dalīgā balsojuma. Protestētāji pauž savu viedokli pie parlamenta ētas, uzstājot, ka reliģiskajiem ultraortodoksālajiem vīriešiem arī jāiet armijā, un viņiem nedrīkst ļaut izvairīties no iesaukuma. Tātad, lai uzzinātu vairāk, studijā ir korespondente Bāliha Slagina, un līdz tam ir palikuši nedaudz vairāk nekā 3 mēneši. Tā ir sarežģīta un komplicēta sistēma. Tātad sāksim ar to, ka Benjamins Netanjahu tagad ir ieguvis 8 vietas Likud sarakstā. Izskaidro šī jaunuma nozīmi. Jā, ne visām partijām ir priekšvēlēšanas, protams, jaunām partijām, piemēram, Ješāram, Gadi Eizenhot un citiem, patiesībā nav priekšvēlēšanu. Viņi paši izvēlās, kas būs šajā sarakstā. Bet Likudam tā ir ļoti sena partija, tāpat kā Avuda, strādnieku partija, jeb darba partija Izrēlā, kā to sauc. Šoreiz Likudā notiek priekšvēlēšanas, un tas patiesībā notiek katrās vēlēšanās. Netanjahu vēlas arvien vairāk rezervētu vietu sev. Šoreiz viņš prasa nedaudz vairāk nekā parasti. Saskaņā ar šodien komitejas pieņemto lēmumu viņam būs 8 rezervētas vietas, tostarp 3. un 5. vieta, kas, protams, ir ļoti droši, ka viņi iekļūs un kopā 8. Tās ir vietas ar reālām izredzēm, proti apmēram vai līdz pat 26 vietām, kas atkal ir realistisks vietu skaits, lai varētu iekļūt koalīcijā vai, atvainojiet, parlamentā. Un pirmās dažas vietas, protams, būs rezervēti Gideonam Sāram, jo viņš toreiz pameta savu partiju Kneseta laikā un pievienojās Netanjahu koalīcijai. Un tādējādi Netanjahu tagad piešķir viņam šo ļoti drošo vietu Likud partijas sarakstā. Gideons Sārs pats ir likudnieks. Viņš bija Likudā un tagad viņš atkal atgriežas Likudā. Tikmēr, starp citu, no šī brīža līdz piekdienai var notikt ļoti daudz kas. Tiek gaidīts, ka koalīcija steidzami pieņems virkni pretrunīgu likumprojektu. Pastāstiet mums, kas visticamāk notiks tuvākajās dienās, un tas notiks ļoti ātri. Jā, ļoti ātri, jo šajā piekdienā Knesets tiks automātiski izformēts pirmo reizi kopš 1988. gada. To mēs teicām arī vakar. Pašreizējā koalīcija vēlas pieņemt pēc iespējas vairāk likumu partiju labā. Īpaši 6 likumus, kuriem sākot ar šodienu vajadzētu tikt pieņemtiem vienu pēc otra. Pirmais ir pamatlikums par Toras studijām. Tas, protams, ir domāts harediem. Viņi vēlas padarīt Toras studijas svarīgākas izrēliešiem. Tas viņiem nākotnē palīdzēs. Taču viņi arī piekrita dažiem mazākiem, vai ziniet, nedaudz mazāk nekā iepriekš vēlējās. Bet tas ir tas, ko viņi šobrīd iegūst. Tas ir ļoti svarīgi viņu vēlētājiem. Tāpat arī likums par izvairīšanos no iesaukšanas, kas nozīmē, ka tiks apturēta jebkāda aresta piemērošana ješivas studentiem, bet tikai ješivas studentiem, ne visiem harediem. Kašuta likums, mediju reformas likums. Saziņas ministrs Karī no Likud partijas. Tas viņiem ir ļoti svarīgi. Tas regulēs, kā Izrēlā ienāk jauni mediju uzņēmumi un pēc dažu kritiķu domām vājinās žurnālistiku vai žurnālistikas neatkarību Izrēlā. Ģenerāla prokurora reforma arī ir ļoti svarīgs likums Netanjahu un vispārīgi Likud partijai. Tas būtībā sadalīs ģenerāla prokurora lomu 2 dažādos amatos. Un pēdējais šeit ir dzimumu nošķiršana akadēmiskajā vidē. Arī tām ir daudz kritiķu. Bet atkal tas ir darījums starp harediem un Netanjahu, lai pieņemtu likumus, kas ir svarīgi viņiem un viņu vēlētājiem.
Un tam visam jābūt pieņemtam līdz piekdienai. Un, protams, vēl vairāk nekā 3 mēneši līdz vēlēšanu dienai, kas būs 27. oktobrī. Papildus visiem jaunākajiem politiskajiem notikumiem, kā vienmēr, liels paldies reportierei Bālihai Slaginai.